Pagaidām šeit par favorītiem uzstīties spēlētāji atrodas iedzinēju pozīcijās ar 3 vārtiem un jāspēlē vēl 4 minūtes. Spēles pamatlaikā tagad noraidījums Andim Blindam. Saķērs galvu, viņš bija Laurim Zaicevam. Atvainojās Blinds Rubens komandas spēlētājam. Var teikt, diezgan rūpšs noteikumu pārkāpums. Tūlīt būs pagājusi. Tagad labi iespēja Stepans var arī mest. Iespēja Matisonam garām vārdiem Metīngars Matisons. Vēl minūte. Tagad jau Rubinieši šeit aktīvi pretuzbrukumā iegūst bumbiņu, bet Zelčs izdara sitienu Blindam. Un šeit Matisons trāpīja par rokām Andim Blindam. Un par nesportisku uzvedību vēl viens noraidījums RTO Inspēta komandai. Un Andris Blinds nopelna vēl 2+10 minūtes. Un šoreiz gan viņam pašam jādodas uz noraidot spēlētāju soliņu. Līdz ar to vārtsargu maiņa, vārtos Viesturs Kikors. Un tikai interesanti, ka tas pa 10 minūtēm ir jāsēž, bet ņemot vērā.